Tātad, pirmkārt, vai līdzcilvēks var palīdzēt alkohola atkarībā? Mēs jau tā kā to apskatījām jautājumu, jā, par dažādos veidos, bet vienkārši, nu tā precīzāk un konkrētāk, vai līdzcilvēks var palīdzēt cilvēkam blakus esošajam, kas ir alkohola atkarībā. Nu, vesels līdzcilvēks var palīdzēt Mhm. cilvēkam alkohola atkarībā. Jā, tātad galvenais uzsvars ir uz to, ka vesels. Jā, paldies, paldies, Viktorija. Anna? Mm. Nu, es tagad domāju, kā vesels cilvēks var palīdzēt. Um, Nedzert varbūt tās, nenest mājās alkoholu vai kaut kas tam līdzīgs, jo mana pieredze, es ticu, ka varbūt, ka var vesels palīdzēt, jā, bet klasiski um, var palīdzēt tad, kad pats cilvēks kļūst veselīgi egoistisks, ja, un neskrien šajā līdzatkarībā, atbalstīšanā, un tajā pašā laikā patiesībā, ja tu neesi atkarībnieks, tu vari iedzert to vīna glāzi, ja tu vēlies, ja, nu, tas ir baigi tāds. Mm, Tas taču ir kārdinājums, kā veselam, slimam cilvēkam priekšā dzert. Nu, redz, un tas ir arī bišķi tāda līdzatkarība, ja? Nu, te ir tāda smalka robeža, vai es vienkārši nāku pretim, vai es saku, nu, zini, tā stingri, tā ir tava problēma, es neesmu atkarīgs un es varu iedzert Ziemassvētkos tur vīna glāzi. Nu, tas vajag jāskatās. Pēc manas pieredzes es zinu, ka, nu, tikai jā, tā kā tu Viktorija teica, vesels cilvēks, ja tu esi vesels. Bet patiesībā tas ir tikai un vienīgi paša alkoholiķa tādā gribas spēkā, ja, jo ir tāda statistika, ka no 30 alkoholiķiem viens spēja atveseļoties. Tā nav iepriecinoša. Ja? Jā, Lauma. Nu, jā, jautājums tāds, cik nu kurā pakāpē tas alkoholisms jau ir mūsu līdzcilvēkam. Arī jautājums, varbūt tur tikai narkologs var palīdzēt. Mēs tikai varam viņu mudināt doties pie narkologa, lai viņš iziet programmu, atbalstīt. Un tad pēc laika, kad jau viņš ir varbūt stacionārā veids to programmu pie narkologa, un tad mēs viņu varam mājās atbalstīt. Bet tiešām tam mājniekam arī ir jābūt veselam. Un viņam ir jāuzņemās atbildība par savu dzīvi un jāļauj alkoholiķim uzņemties atbildību par viņa dzīvi. Un līdz ar to tam līdzcilvēkam kā vairāk fokusēties uz sevi. Nevis egoisma dēļ, bet fokusēties. Ja es pati būšu apmierināta ar sevi, nu tad es atkal to savu lauku pozitīvo veidošu un līdz ar to palīdzēšu ar otram atvesaļoties. Bet ja patiešām jau ir izmaiņas smadzenēs, nu, liekas, tur jau ir vajadzīgs jau medicīnas palīdzība. Es tieši Laumai gribu piekrist, jo es tieši tā kā domāju, ko tad es atbildēšu, tad es gribēju atbildēt ļoti līdzīgi, kā Lauma teica, kurā stadijā ir alkoholiķis, kurā es kā līdzatkarīgs pieslēdzos, vai es esmu līdzatkarīgs visa alkoholiķa tapšanas laikā, piemēram, kā vecāks. Es esmu kā vecāks un man ir bērns, kurš ir lēnām kļūst par šo alkoholiķi, ja? Kurā brīdī es pieslēdzos, cik smags ir šis alkoholisms. Jo tās ir izmaiņas smadzenē, tā ir slimība, kuru es kā vesels, pat līdzatkarīgais, vienā brīdī vairs nevaru palīdzēt. Nevaru, vienkārši nevaru. Es varu kaut kādā veidā radīt vidi, lai alkoholiķi saprot, ka viņam jādodās pēc palīdzības, kas ir nopietna. Jautājums šeit ir, kurā stadijā no manis prasa kā līdzatkarīgo pieslēgties? Jā, jā, es gribētu piebilst vienīgais to teikumu, kas man ļoti patīk, ka es varu zirgu aizvest līdz upei, bet piespiest viņu padzerties es nekādīgi nevaru. Jā, tāpēc ir līdzatkarīgi ļoti mēģina zirga vietā tur padzerties, jā, un iespiest viņam to galvu upē un tā tālāk visādi darīties. Jā, bet laikam, kamēr cilvēks pats nav pateicis, jā, es zinu, jā, es gribu mainīties, jā, es gribu transformēties, un tad man liekas, jebkas ir iespējams.
Bet ir vajadzīgs viņa lēmums, un līdzatkarīgais viņa vietā šo lēmumu pieņemt visdrīzāk nevar. Viņš var viņam pateikt, ka tev tas ir nepieciešams, bez šī lēmuma nekas nenotiks. Tikmēr mēs vienkārši teātri spēlēsim te visu laiku, bet tad var kaut kas sākt notikt, jā.